nāk, apgleznot Latviju, mūsu sajūtas, arī mūsu lieliskā lietišķās mākslas studiju kursa ar saviem meistariem un savu meistaru darbiem. Un man ir patiesi prieks, ka studiju kursā, manuprāt, jau diezgan ilgstoši. Jūs sadarbojaties tomēr, ja, ar floristikas studiju, ja būtu precīzi, ja, Efija, kura šogad atzīmē savas pastāvēšanas 15 gadus. Jums ir jāaug vēl daudz līdz kursus vecumu sasniegtu, bet panākt jūs viņus nevarat. Un es domāju, ka šāda te kopizstāde ir ļoti lieliska iespēja redzēt vienam otru, pamanīt to, ko varbūt dāmas sežot pie stēlēm ikdienā nepamana dabā, un otrādi tie, kas dabā ir atraduši materiālus, tagad var vērot no dabas krāsām, veidot tos lieliskos gan segas, gan cimdus un vispārējās lietas. Un domāju, ka ir pienācis tad īstais brīdis dot vārdu droši vien, bet noteikti studijas vadītājai Ilmai Rubenei un arī studijas Efeja vadītājai Birutai Ignātovai, skatos virsū. Bet pirms jūs runājat, mēs tomēr no sava kolektīva vēlamies arī jūs sveikt šajā te jaukajā dienā. Un zēni ar ziediem pie meitenēm. Un izrādās šodien ir arī Ilmas un latviešos svin arī vārdienas, vai ne? Tā kā sveiciens arī Ilmās. Un sveiciens arī, protams, mūsu studijas kursa meistarei Mildai. Un sveicienā ir arī, es domāju, ka pamanījāt, pirms šīs izstādes bija mūsu lieliskā fotogrāfa Gunāra Kopštāla gara darbs, lai jums arī ir iespēja pavērot šīs lieliskās fotogrāfijas. Nu, Ilma, Birut, lūdzu, jūs laiks. Man tā liekas, ka mēs smeļamies idejas un domas savas ieliekam darbiņos, smeļamies no dažādiem gada laikiem, no dažādām krāsu kombinācijām dabā, no visa, un liekas, tas krāšņākais jau ir rudens. Un tāpēc arī gribējās mums uztaisīt tādu krāšņu rudens izstādi, kur mēs savus vērojumus dabā rudenī esam ielikuši segās, lakatos un cimdos. Un, lai mēs būtu bagātīgāki un skaistāk izskatītos, mēs aicinājām Efeju kopā ar mums veidot šo izstādi rudenī, jo tāpat kā mēs, jūs arī skatāties dabā un laikam rudens ir tas krāšņākais krāsu laiks, kad jūs varat savus darbiņus izkrāšņot uz dažādākās krāsās. Mēs arī gribam ziedi jums ir, viss ir, lai jums ziemas vakaros ir silti, tad aizdedziet svecīti savā, tas jums 15 gadu jubilejā. Es arī dažus vārdus teikšu. Pirmkārt jau paldies Ilmai, viņa jau gan mūs vairāku gadu garumā aicina, un mēs tikai tagad sasparojamies, jo tagad noteikti bija tie 15 gadi, kur likās, tā kā druscītiņi ir jāparādās, un tāda iespēja parādīties ar tie godājamām un cienījamām kundzēm. Mums 15 gadniecēm ir liels gods, paldies par uzticību, un ceram, ka mēs attaisnojam. Jā, paldies Grobiņas domai, noteikti paldies, jo bez viņiem mēs arī noteikti mums būtu ļoti grūti cīnīties šajā dzīvē, mums atbalsta visās lietās. Un, protams, paldies meitenēm, kuras ziedoja savus vakarus, savas brīvdienas, atstāja droši vien ģimenes bez vakariņām un tam līdzīgi. Lai taptu tas, ko jūs redzat. Protams, plāni bija lielāki, bet, jāsaka, varējām izdarīt tik, cik mēs varējām. Kaut gan vienmēr var izdarīt vairāk. Birut vietas nebija. Tā kā Ilma no šodien vakariena, bet rudens jau visu nav nokrāsojis.
Paldies arī. Labdien! Mīļās meitenes, manas meitenes un Viebājas meitenes, paldies jums par šo jauko izstādi un kopā jūs esat divas komandas. Un liels paldies par šiem krāšņiem darbiem, ko es redzu šodien. Mēs ļoti priecājamies par to, un lai visi nāktu šeit skatīties. Paldies jums! Un es gribētu vēlēt ar tādiem vārdiem. Lai jums labi, ļoti labi, lai jums brīnišķīgi iet, lai jums visi labie putni katru rītu logā dzied, lai jums skaistas, jaukas, debes, divas, krāšņas puķis dārzās iet, un lai siltās spožās saules, tādi kāda ir šodien, sildējos ik stundiņu, ik minūtīti, darot šos skaistos darbus. Un īpaši sveicu savas meitenes, jūs tajā jubilejā 15, lai jums ir tikpat radošs darbs vēl uz priekšu, un mēs vēl sastrādāsimies. Paldies jums!